Sveiki, skatītāji! Kraši, kārtējā savākšanās, kā vienmēr grasījās izbraukt 6, bez 5-6. Šitie savācās, gaida mani, kā vienmēr. Nu labi, ne kā vienmēr, mēs gaidījām vienmēr Vaļerku, bet šoreiz viņš kaut kā pats savācām, nomazgājām, izmazgājām. Andrijs ieļo maķēdi, viss ripinās, viss griežās, gandrīz tīrs. Šitā piestiprināja somu, tā tur piestiprināja stiprinājumu. Karači, došos braucienā uz Liepāju. Sen neesmu bijis. Lūk, paņēdināju šo šitādu te kaut kādu sūdu ručku. Lūk, dzinēju jaucam ārā. Karači nevaram dabūt nost magnētu. Klapē, 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 sildī, sildī, klapē, klapē un nekā. Pastāstīšu, kā tā gāja man tādā ceļojumā. Nebūtu teikts ceļojums, bet vairāk kā tikšanās. Prāmis bija paredzēts 10. vakarā. Domājām, jau stundu iepriekš. Tad 9 jābūt Liepājā, izbraucām 6 laicīgi. Tur Rīgā korķis, dažreiz uz Ulmaņa gatves, tur pie Spits. Bet labi, tur braucam starp mašīnām. Tagad es skatos, man līdzbraucēji aizmugurē tur viens brauc. Mēs šim vicina ar roku braucam tālāk, redz, ka te var izbraukt cauri. Pabraucam vēl uz priekšu, un tad es saprotu, ka tas nav manējais līdzbraucējs, tas ir kaut kāds svešonka ar BMW GS. Šīs nobrīnījās, ko es viņam tur vicinos, vēl kaut ko stāstu. Viss, aizbraucam tālāk. Saldo apstājāmies un dzeram kafiju, tur vienkārši tāda pīpauze. Un man tas manās 1, 2, 3, tur saka, kā jūs uzspējat uz prāmu, vai viss kārtībā, tur tā un tā. Es saku, da viss kārtībā jau. Viss čot, ka viss notiekās. Mums vēl veikalā jāiebrauc, pie reizes arī iebrauksim uzpildīties. Tā kā bez nerviem. Un kas izrādās? Tik līdz iebraucam Liepājā, saka, zvanīja telefons. Nepazīstams numurs. Paceļ klausulu, halo, Mārtiņš, jā. Šeit jums zvan no Stenalaina. Kas paliet? A, kur jūs esat? Saku, ceļā. Check-in jau beidzās jau 15 minūtes atpakaļ. Labi, būsim pēc 5 minūtēm. Bļēns, kā apdirsušies skrējām uz prāmu. Respektīvi, mēs atkal gandrīz nokavējām. Kā man tas sanāk, es nezinu. Bet, kā ir, tā ir. Jau nākamajā dienā, jo sanāca tā. Karaši atkal knapi uzspējam uz prāmu. Bļēns, izbraucām 7 vakarā. Ķipa skatāmies, 10:30 mēs peldam prom. Tātad stundu iepriekš, 9:30 jābūt. Aizrādās jābūt pusotru stundu pirms. Tā kā, bļēns, nedariet manas kļūdas. Es jau otro reizi gandrīz nokavēju prāmu. Es pieļauju domu, ka mēs pirmo reizi arī gandrīz nokavējam. Tā kā, ceļš aizņēma tos savus laikus. Tur cirkulkei apstājāmies atvilkt telpu, padzert kafiju, tur tā. Un tu beigās sanāk šūdi. Laiks pagaidām saulains. Bet te viss mainās krasīgi pēc mirkļa. Ja baigais vējš, nevar saprast, ja tad te saule spīd, te lietus, te saule, te lietus. Reik vēl kuģīši. Bet baigi vējais. Esiet uzmanīgi ar prāmiem, nedariet kā es.